motoru, sarkanvalsts sarkanais karogs un Dievs svētī Latviju. Un ir tikai viena vieta, kurā dzīvo cilvēki, kuri dzied tautas dziesmas, kur jau šeit ir bijusi ēņķu pīši, kur šeit grib, lai uzaug viņu bērnu. Un lai šī vieta arī turpmāk sauktos brīva un neatkarīga Latvija. Un tas ir tas, ko pēc 20 gadiem, lai kāda mums katram šajos 20 gados ir bijusi vilšanās, nepiepildītu cerību, sajūta ir tas, kas ir tā vērts, lai mēs atcerētos svarīgāko, savu brīvu, neatkarīgu valsti. Es esmu pārliecināta, ja mēs spēsim šo stāstu stāstīt saviem bērniem, tad šī brīvā, neatkarīgā valsts būs. Un ja mēs visi ticēsim tam, ka mēs visi kopā varam šo valsti darīt labāk un dzīvot laimīgā valstī, tad tāda tā arī būs. Jo valsts ir pirmkārtām ir tās cilvēki, ir katrs no mums. Bet šodien vēlreiz paldies ikvienam, kurš toreiz bija, paldies ikvienam šodien, kurš tic.